Jūs esat fiziska persona, privāta persona? Vai juridiska? Jūs pārstāvat kādu organizāciju? Nu, tāpēc es tūlīt stāstu. Skat, es esmu šobrīd kā privāta persona, jā. Šobrīd kā privāta persona. Un atbraucu paskatīties, kas te notiek. Nu, es atbildu lēnām, ja? Tad es atbraucu apsīties, kas te notiek. Situācija ir tāda. Svētdienās es sludinu Jelgavā pie Jelgavas vasarsvētku draudzes. Zini, centrāla lielā baltā māja. Visi viņu zina. Liela balta māja ar krustu. Nu. Jā. Nu, vot, tur es sludinu. Svētdienās, ja? Un tiem cilvēkiem, kas tur ir, kas zālē sēž iekšā, ja? Nu, nosauksim mani ticības brāļi, cenšos viņiem sludināt, pārmest, teiksim, mana sludināšana ir kā pārmešana par to, ka šie cilvēki, ja mēs visi lasam, līdzi redz, jaunā derība, ja? Nu, lūk. Ja mēs lasām Bībeli, tad mēs redzam, ka mūsu uzdevums ir iet un glābt pazudušās dvēseles. Un es tiem cilvēkiem parasti sludinu, ja pārmetu, ja, ka viņi to nedara. Un šodien vienkārši gribēju atbraukt apstīties, kas notiek, jo es savā sludināšanā pieminu, kad nedēļas laikā Jelgavā nomirst tur tik un tik cilvēki. Jūs viņiem nepasludinājāt evaņģēliju, ja? Tie cilvēki nedzirdēja, jo saskaņā ar Bībeles mācību ir tā, ja cilvēks nedzird vēsti par Jēzu. Nu, lūk, tad bībeliska doktrīna ir tāda, ja, kad Dievs ir radījis cilvēkus un devis cilvēkam dzīves laikā 60, 70, 80 gadus, ja redz mani 56 jau, ja, un mums ir Dievs devis komandu atgriezties no grēkiem, ja nē, mēs nomirstam, ja nomirst, ko cilvēkus, piemēram, zārka morga mašīna aizved, viņu aprok zārkā bedrē, nosauksim, a Bībele saka, nē, cilvēks ir ar garu, ar dvēseli, kur paliek tā, un Bībele saka, ir debesis un ir elle, un es tāpēc baigi dusmīgs esmu uz saviem ticības daudziem brāļiem, tā dusmīgs, ja, ka viņi neko nedara. Piemēram, vakar es pilsētas pasāžā, centrā, sludināju evaņģēliju stundu. Es darīju to, ko Bībele saka, ja? Šie ticības cilvēki sanāk kopā svētdienās, tur es viņiem saku garīgi masturbē onanē, es tā arī skarbo runāju, ja? Un viņi nedara to, ko Bībele. Un tāpēc viņu, neteiksim viņu dēļ, bet daļēji es viņiem saku, un atbraukšu jums uztaisīšu sižetu par līķiem, par morgiem, nomirušas dvēseles, ja? Nu, tā, nē, tāpēc es atbildu uz to. Jūs tā kā privāta persona, nevis pārstāvat Draudzi nekādu, bet es esmu kā privē, es tai draudzē kādreiz pats gāju. Tā ir Jelgavas vasarsvētku draudze. Es tur biju. Šobrīd es tāpēc... Jā, bet lai tu saprastu manus nodomus, ka es viņiem atkal kārtējo reizi gribu... Iebāsta. Publicēt tādu materiālu, teiksim, jums ir ļoti jāpadomā, vai drīkst vai nedrīkst. Es teiktu, ka jāsaskaņot tādas bildes kaut kādas. Tieši kādas? Nu, nezinu, ir šo cilvēku, piemēram. Kur tur bija mirušais? Ja jūs nefilmējat to, visi labi. Es nemaz neredzu mirušo. Tur piebrauca mašīna. Es no šejienes manas rakurs rāda mašīnu. Jo, tāpēc es nekādus mirušos neredzu. Jā, bet tāpēc es tā arī pasaku, kāpēc atbraucu, ja, kad es gribēju, lai ticīgie... Sauciet savu vārdu uzvārdu? Oi, davai, nē. Labi, nesaucat, jā. Vārds Andris, bet kas Jelgavā, kas sludinu visiem, es saku, jā. Vai ir Andris, jā. Jā, vārds man ir Andris, es nemeloju, bet tik sīki ne, jo tā kā es sludināju, man municipālā policija 3 reizes nāca. Un tad viņiem es ID dabūju dot. Jā, municipālais pienāk, man viņam ID jādod, pats saproti, jā. Bet tev es varu vienkārši pateikt, ka man vārds ir Andris un tā. Bet es Jelgavas centrā sludīju, kā krieviski saka, topiju savējiem, kamēr ir cilvēki dzīvējam, sludinam, tā kā reko aizved uz kapiem, uz morgu, es saku pavēlu. Man tāda sāpe, tāpēc es atbraucu, domāju, un kā skatos mašīnas stāv, tāpēc es tā arī sabražālu, domāju, ko kā, jo es vienmēr svētdienās viņiem... Jūs atrodaties Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā? Nē, es neko nestrīdos, viss ir kārtībā, es taču netaisos ne terāraktu, tāpēc, jā, es braukšu projām, jo es to, pirmkārt, es tev kā cilvēkam pateicu, to, ko tu man pajautāji, no sākuma es domāju, vai teikt, vai neteikt, vai vispār apklust, vai braukt prom, vai nerunāt, es mazā diskusijā cilvēcīgi iesaistījos, bet arī, lai tu saprastu, jā, jo man, ja būtu ļaunie nodomi, tad es būtu kā Krisa kaut kur fiksi projām, ja? Bet es izstāstu, ja, ka es esmu kristietis, ka Bībelīte līdz viss, un man ir sāpe par to, ka, jā, ticības brāļi neko nedara ar dzīvajiem, ja? Un tāpēc tajā visā piedod, ka tu kā apsargs tik ieķerts iekšā arī, ja? Nē, super, visu cieņu, bet es arī atbildu godīgi, ko es darīju, ja? Es gribēju ticīgajiem parādīt, ka reku mirušas dvēseles un ķipa, mēs vainīgi. Labi, ok, jā.
Nu, lūk, tauta Latvijā. Tātad redzējāt, es ceru, ka video iet, jā? Redzējāt, pienāca apsargs. Gandrīz vai gribēju teikt cietuma apsargs, bet ne, pienāca šitas te slimnīcas apsargs, jā, morga apsargs un Nu jā, tauta Latvijā, cik es sapratu, tad viņi atveda to līķi, ja? Viņi atveda to līķi uz šeieni, jo, ja būtu vests projām zārks, var jau būt, kamēr mēs runājām, viņi arī kādu zārku iekrāva aizveda, nezinu, bet jebkurā gadījumā viņi, jā, pagaidiet, tauta Latvijā, man te iet uz visām pusēm. Te vēl video arī rakstās šī kamerā. Labi, tā kā tauta Latvijā es uz 2 kamerām tagad stāstu, šito es slēdzu ārā. Jā, tauta Latvijā, redziet, kā mums te ir. Nu jā. Tā, telefonu es izslēdzu, tagad klausaties šito. Pagaidiet, iebrauksim stāvvietiņā. Es iebrauksim šita te, pagaidiet, gribu pabeigt video. Jā, tā kā tauta Latvijā, nu, vot, tā kā redzējāt, interesanta saruna bija ar morga darbiniekiem, tā kā piedodiet, kas bija iekšā, to teicu ārā, nu, tā kā piedodiet.